Es jums parādīšu, kā dabūt to pozīciju tam ķermenim tādu, lai jums negribētos tik daudz to našķi. Es ceru, ka mums tas šodien izdosies. Jūs sākot trenēties un gatavoties savam maratonam, varbūt to minūti, ko jūs cerat nomest mačā, varbūt viņa slēpjas tieši tur, kad jums ir vienkārši 3 lieki kilogrami. Un neviens nerunā, ka kāds ar tiem 3 kilogramiem slikti izskatās vai vēl kaut ko tādu. Nē, tā ir adaptācija konkrētai kustībai, cikliskai, kura ir vajadzīga, lai pēc tam labi noskriet. Līdzīgās proporcijās ir jāuzņem gan tauki, gan ogļhidrāti. Ja, tas varbūt būs tāds pārsteigums, jo mēs vienmēr, kad runājam par enerģiju, runājam vairāk par ogļhidrātiem. Ja jūs gribat savu kafiju izdzert, ja, un tas zemes intensitātes treniņš, es neko nesaku, var šo ēst. Bet ja viņš kā našķis iet vakarā, tad atceraties, kad jūs ieštupējāt 200 gramus iekšā, jūs dabujāt 60 gramus taukus. Ko tas nozīmē? Bērnam bērnu dārzā. Ziniet, kāda norma ir dienas norma? 21%. Tātad jūs 3 devas dienas apēdāt ar 200 gramiem ķepainīša. Jūs vienkārši trūli pārījāties taukus. Šokolādes drīzāk ir treknāks nekā saldis. Ir tauki, kuri ir noderīgi veselībai, un ir tauki, kuri arī ir, netik labi veselībai, tieši sirds asinsvadu veselībai, kas ir ļoti svarīgi arī pie slodzes. Labie tauki, tie būs tie tauki, ko mēs ikdienā varbūt redzam šķidrā veidā. Tā mēs tā ļoti ātri varam saprast, ka sviestu un krējumu mēs liekam malā, bet ņemam mēs eļas, ņemam avokado. Viens cilvēks var svērt 50 kilogramus. Cits cilvēks var svērt 150 kilogramus, jā. Cits ir varbūt ļoti atlētisks, jā, un skaists. Visiem zināms sportists agrāk, jā. Bet viņi visi ir ar dažādu ķermeņa struktūru, jā, un ar dažādu, muskulatūru, tauku masu un visu pārējo. Te mēs parādīsim jums piemēru, kāpēc atpūtas laikā ir vajadzīgi šitā proporcionāli sadalīt ēdienu reizes, jā. Te nav 39% vistas filējas. Jā, kā man te deklarēja kaut kur 1, 3, 2 grami uz kilogramu svara. Parēķiniet, vienā vistas filējā, piemēram, 100 gramīgā, ir 22-25 grami proteīna. Tātad, ja jūs ņemat 3 gramus uz kilogramu svara, skrējējiem, jums jāpēt 5 vistas filējas dienā? Come on! Pēc kā jūs izskatīsieties pēc gada? Katrai sirdī ir savs resurs. Cik daudz viņa var reizes nostrādāt kā sūkņus. Tāpat kā jebkuram mehānismam. Ja cilvēks sporto, muskuļi prasa pietiekami daudz skābekļa un barības vielas tieši slodzes laikā, tad ir svarīgi, ka sirds kā sūknis ir gatava šādai slodzei. Līdz ar to tāpat pielāgošanās reakcija notiek, ka šis sirds sieniņas paliek biezākas, kas ir svarīgā lieta ļaut sirsniņai iestrādāties. Ļaut viņai iesildīšanās laikā pakāpeniski palielināt šo tilpumu, ko viņa sūknē. Kamēr ārā vēl tā mīnusos ne īpaši ērti skriet, tad tikmēr vismaz tu var apgūt kaut kādas teorētiskās zināšanas pamatas gan par ēšanu, gan par to, ko vilkt mugurā, gan kā izturēties pret savu sirdi un galā kā noķert pareizo iedvesmu un kā gūt pareizāko baudi no tā visu procesu. Garšo labi, tāpēc otrā sportīs jau ēdam. Iespēja ir, vispār atnāca neko nezinot gandrīz. Man ļoti patīk, ļoti labs informācija uzzināja, kad apauj ļoti svarīgi. Labā lieta ir tā, ka visi pēcskolas materiāli mums parādās mājaslapā un skriešanas skolas sadaļā. Tā kā visiem, pat tiem, kas nebija šodien klāt, visi var iepazīties un apsīties, kas ir kas un no kā var izvairīties, kas ir tipiskās traumas un kā ar viņam tik galā, ko ēst. Pirms treniņa, pēc treniņa.